redzēju vispār jautājums par demogrāfiju. Viņš, protams, kā daudz citu jautājumu, tas nav tik vienkārši, tik lineāli, ka tu vari vienkārši paņemt ar naudu un to paņemt atrisināt. Tam, protams, arī ir sava nozīme, bet sākumam varbūt vajag pārstāt darīt lietas, kas to demogrāfiju pasliktina. Un es šajā gadījumā pirmām kārtām šodienas apstākļos gribētu pateikt par to informatīvo fonu, ja? Kad tu atver ziņas, ja? Tur kaut kāds Anglijas analītiķis pateica, ka nākamajā gadā Baltijai jāgatavojas kaut kādam tur Krievijas iebrukumam. Nākamajā dienā atver atkal to pašu portālu. Cits analītiķis saka, ka tur jau karš Eiropā būs šogad. Ceļojums Soma 72 stundu. Kur bēgt, ja notiek kara darbība? Šī fona ietvaros. Vai tiešām cilvēks domās un pozitīvi domās par to, ka viņam varbūt veido ģimeni, vai viņš tomēr domās par to, kura valstī viņam bēgt? Ja? Es nesen skatījos tādu interviju, bija ar mobīlu nofilmēts, kur viena augsta amatpersona, tur atkal, kad bija jautājums par to pašu demogrāfiju, ļoti augsta amatpersona, viena no tām valsts pirmajā nesaukšu uzvārdā. Un viņi sāka, tāpēc, ka karš, tāpēc, ka cilvēki tur tagad brauc prom no Latvijas un negrib ir pesimisti. Bet man jautājums, kāpēc jūs tādu fonu visu laiku radat? Tā kā atkal mēs par to pašu Saimu runājām, kad visi tās runas, tās cēlās saks šai ģeopolitiskajos apstākļos, tur visi slikti, mums vajag darīt to un to. Cilvēks, viņš taču arī, viņš taču to visu uztver. Varbūt sākumam to pārstāt darīt.